Viņa sarunās šovakar jaunāki cilvēki. Jā, jo tā bijis mums tā arī. Un šajā gadā tā ienāca kārtā, ka noteikti vajadzētu pamēģināt runāt ar tiem, kuri gan darbā, gan dzīvē kādu laiku kopā. Jā, teātra vēsturē tur ir tā, novēlot visiem ļoti veiksmīgi, jā, bet dzīvē ir dažādi tie ceļi, bet ir brīnišķīgi, jo abi ir arī Būtos akadēmijas absolventi, katrs savā laikā. Tad šodien gan par to periodu, kas ir strādāts, kas ir domāts, kas vēl top un kas vēl būs, jo tad iztaujāsiet. Un tā kā droši visi interesējušas jautājumus jūs arī. Parasti tā es sākumā pasaku, bet pēc tam tikai sarunājamies un beigās vēl kāds kaut ko grib teikt. Bet varat droši, ja? Mēs neesam, un kā jau katru reizi šīs saruna tā arī tiek iefilmēta, jo līdz ar to mēs uzkrājam teātra vēstures liecības. Jo savādāk, ja mēs tā tikai par seniem laikiem, bet ļoti svarīgi būtu arī par tagadni pārinformēt, kā veicās. Un tas Agneses un Matīsam katrs sākums ir citādāks, par to es arī noteikti jautāšu šodien. Kāpēc? Ja? Ja tur ir dažādi ceļi, jau tu nevar saprast. Jā, un arī pajautāšu, protams, arī kā vērtē kādas situācijas. Mēs īsti nerunājam par politiskiem jautājumiem, bet tomēr tos skar viss. Un šobrīd teātris arī bieži vien skar ne tikai tādas asas sociālas lietas, te izrādēs. Es nerunāju tie, kas Facebookā runā, bet es runāju par tiem, kas mākslā mēģina kvalitatīvi to darīt. Bieži vien ir tā, virspusē kvalitatīvi. Un noteikti Matīs ar tā pieredzi, jo ir bijis asistents tādiem režisoru darbiem, kurā ir arī aktualitātes un dažādas aktualitātes. Bet iesāksim ar fragmentu no tās izrādes, kuras iesim ļoti labi, jo tradicionāli, kur Agnese vēl būtām 2. kursa studenti par spīti Annas Ežbertiņas iebildumam, ka neviens students ātrāk par 3. kursu skatuves nebūs, bet profesors Edmunds Freibergs Annai lūdza, jo viņš to vienmēr dara, lūdz, un ka vajag, jo citādāk viņš nevarēs to iestudēt, jo Agnesi vajag. Tad Anna Ežbertiņa zvanīja man, kāpēc tu Silviņu pieļauj to, jo mēs taču norunājām, ka kādā gadījumā es saku, Anna, vajag, tāpēc, ka ja Edmundam Freibergam vajag, tad vajag. Tad lai skan šis mazais gabaliņš, lūdzu. Vārds ir akāciju palāks, vai tu gribi tādā gulēt? Vai tu negribi, vai gribi, būs tev
viņš skaisti, ja? Kā Agnes ir tagad, to bija redzējuši šo fragmentu? Nē, nebija. Man ir ļoti daudz ko izanalizēt, gan savas vokāla prasmes, gan, jā. Bet Matīs nebija redzējis? Es nebiju redzējis, jā. Tagad pirmo reizi? Tagad bija pirmā reize. Pazīt varēja? Varēja, jā, varēja. Mēs ar Agnesi jau iepazināmies, mēs tieši tagad uz šejienu braucot runājām 2008. gadā. Madonā vispār. Mēs Slovākijā iepazināmies. Slovākijā? Jā, Slovākijā braucot, jums bija kora koncerts un es tur klavieres spēlēju atsevišķā pasākumā. Mēs braucām kopā no Madonas, man bija klavieres skolotāja, bija arī kora vadītāji un viņi ņēma mani līdzi un jaukto kori, kurā dziedāja viens puisis tikai. Jauktais koris, Tur bija tikai viens puisis, kurš bija tenors. Kas dziedāja basu, baritonu alti, ja? Jā. Bet kurā skolā tas bija? Madonas bērnu, tajā laikā Madonas bērnu mūzikas skola, tagad laikam viņa ir Jāņa Norveļa mūzikas skola. Viņa arī tad bija Jāņa Norveļa Madonas mūzikas skola, man liekas, ka jā. Jā, bet tad tas ir Madonas mūzikas skolā? Jā. Bija. Jā. Agnes mācījās ko? Kora klasē un diriģēšanu un solo dziedāšanu. Un Matīs mācījās klavieru klasē, ja? Jā. Un tas bija pašu izvēle iet mūzikas skolā? Manā gadījumā man parādījās klavieres mājās, jo tētis vienkārši bija viņas kaut kur atradis 90. gados. Tā kā, hei, mums būs klavieres mājās. Un tad man likās, ka es gribu mācīties. Protams, klavieru klasē man nepaņēma, jo bija par vēlu. Vienkārši, paskatījās uz maniem pirkstiem, pateica, pianisti tur nebūs, un taisnība ir. Bet es jau 2. klasē mammu lūdzu, lai viņa man izņem no tās mūzikas skolas, bet viņai, paldies Dievam, pietika raksturu mani apturēt un piespieda man to skolu pabeigt. Bet viss kārtībā, 5. klasē man atkal sāka patikt. Un tātad 8. klases, jā? Vidusskola jau ne? Nē, 8. klases, jā. Un kuri tad no tiem laikiem ir tā kā pedagogi vai arī skolas pedagogi, kuri tādi? Laikam tās lielākais vārds ir Artis Kumsārs, kurš bija direktors. Tas ir devies Šinsaulē. Tad ir Reinsora, mums tev arī droši vien bija solfeģo skolotāja, nebija? Bija. Jā, es viņu vēl nesen satiku pasākumā, man likās, aizlidojas atpakaļ laikā. Viņa ar lielu sajūsmu nāca un runājās ar mani, bet tad es tā pēkšņi nokļuvu tajās solfeģo nodarbībās, kurās es diktātos pelnīju 5. Man negāja diktātos. Ne pēc vecās sistēmas. Jā, pēc šīs, pēc 10. Jā, 10 balvu sistēmā. Tā 10 balvu sistēmā bija 5. Jā, es kaut ko, man nav slikta dzirde, bet es kaut kas tur tajā procesā starp pierakstīšanu un klausīšanos vienkārši. Kaut ko es tur nesaprotu. Kā Matīsam, kā nonācis mūzikas skolā? Es pirmos dzīves 10 gadus nodzīvoju Rīgā. Es esmu rīdzinieks patiesībā. Un tad 10 gadu vecumā mamma ieprecējās Jaunkalsnavā. Un tad mēs pārvācāmies uz Kalsnavu un es turpināju mūzikas skolu tur Madonā. Bet es iesāku šeit Rīgā Jāņa Norveļa Madonas mūzikas... Ko es runāju? Pāvila Jurjāna mūzikas skolā. Tepat salīdzinoši netālu. Un es tur vienkārši... Mežgājals vēl bija direktors? Jā. Jaunais Mežgājals vai vecais? Tā, man bija 5 gadi, es tagad domāju. Bet uzvārds uzreiz ir dzirdēts. Jā. Un es vienkārši tajā ēkā ieskrēju iekšā pats, kad mēs ar vecvecmāmu pastaigājāmies pa rajonu. Es tur esot ieskrējis, viņi man skrēja pakaļ. Es kaut kur pazudu, tad viņi mani meklēja un tā garderobiste bija mani piesēdinājusi pie klavierēm. Es tur vienkārši spēlēju. Un tad vecvecmāma teica mammai, jāliek viņš mūzikas skolā, ja jau pats skrien iekšā spēlēt. Un tad es tiku Jurjānos, 5 gadus nomācījos tur un 5 Madonā. Man bija 10 gadi. No 5 gadu vecuma es sāku. Un 8. klasē pamatskolā es pabeidzu. Jā, 10 gadu sanāca. Jā, bet muzikā tā kā nebija vēlēšanās nevienam ne otram tālāk turpināt. Ja? Bija. Bija? Man bija, jā. Es vispār mēģināju pat tikt mediņos, bet tā izglītība, ko tajā laikā Madonas mūzikas skolā tieši kora klasē varēja iegūt, bija par vāju. Viņa bija stipri par vāju. Es tā kā pat centos, gāju vēl vasarā tur mācīties kaut ko, bet ar to nebija pietiekami. Tur nebija tas līmenis nebija salīdzināms ar to, kas mediņos bija vajadzīgs.
Tā bija tāda nepiepildīta vēlme, bet es pēc tam atradu ceļu, kā mācīties vismaz vokālu pie privātu skolotājiem, un to gan ir bijis daudz. Tad to jau apzināti darīja privāti? Jā. Madonā? Nē, Madonā nav, nebija tajā laikā, pēc nezinu šobrīd, bet tajā laikā nebija pedagoga. Kas bija pirmie vokālie pedagogi? Bija tad Nadežda Buhārova, man liekas, viņa joprojām māca, viņai bija vesela sava studija. To atrada mans tētis, paldies viņam par šo ieguldījumu, jo tas vispār bija ļoti dārgs pasākums, īpaši tas bija tas 2008. gadu, kaut kā tā krīze bija. Tad likās, wow, paldies tētim. Jā, un tas bija dārgs pasākums, un es biju laimīga un pateicīga tētim. Un tad, protams, kad tā krīze tā pa īstam ieciet arī mums, tad es kādu laiku to darīju vienkārši pati vidusskolā pēc stundām. Tās bija 2-3 stundas katru dienu. Vienkārši dažādu apstākļu dēļ. Es labprāt uzkavējos skolā, bet man arī tā tiešām bija tāda sirdslieta. Es labprāt pavadīju laiku dziedot. Un tad attiecīgi tālāk jau profesionāli, kad akadēmijā. Kad es akadēmijā iestājos, tad mums vokāla pedagoģi arī Toro, viņa tā godīgi man teica, Agnes, pie manis tu neko neiemācīsies, tā tev jāiet uz konģeni. Tāds, sāpīgi tas bija to dzirdēt. Un tad teātrī savukārt, visi pedagogi, kas nāk pretī, tos es priecīgs pieņemt. Un tad jau, tur Ieva Karevica vai Ilze Dzenīte vai... Jā, tātad viņš neiznāca vairs strādāt. Nepagūvu. Man bija tur tāda iespēja kaut kādā 3. kursā, manuprāt, ka tā kā vēl varētu, un viņa pat bija ar mieru ar mani strādāt, viņa bija atnākusi uz eksāmenu, bet viņai strauji pasliktinājās veselība, un tā arī mēs nesatikāmies, diemžēl. Jā, un kuru skolu tad vidusskolu beidzi? Kultūra vidusskolu, gan Dambī, jā. Blakus Ķīnas vēstniecībai varbūt. Jā, tā ir kultūras vidusskola, jo Agnes bija Kostīgova. Uzvārdā. Jā, tas mans meitas uzvārds. Jā, to es zinu, jo tāpēc, ka vienā brīdī, atceries, es nezinu, kā tas atrasinās, ka studēji izvirzīja tev Vītola stipendijai. Jā. Tu dabūji to stipendiju? Jā. Tāpēc, ka tur bija noteikumi, ka nedrīkst strādāt kā darba to stipendiju. Vītola fonds un Agnesei, tā kā... Nē, man nebija Vītola fonds, man bija Erika Brītiņa stipendija. Brītiņa, bet tas bija savu Vītola fondu vienalga. Jo tā Brītiņa stipendija Vītola fondā bija. Erika Brītiņa bija novēlas. Reiz tātad mākslinieks palīdzēja, mākslinieku fonds palīdzēja. Jā. Tu teātrī tā kā ieejot, to Erika Brītiņa esi bildēs redzējusi. Jā. Jā, jā. Kā tu teici, ka nē, protams, jā, un Matīs, kura vidusskola beidzi? Vidusskolu es beidzu, es pat daudz skolās sanācu to pārvākšanās. Es vispār iesāku mācīties Friču brīvzemnieku pamatskolā, tāpēc pārielē, jā. Es pusgadu nomācījos Friču brīvzemnieku pamatskolā, bet tajā laikā tur kontingents bija tāds nepārāk labs un man izņēma no tās skolas, un tad es mācījos Rīgas 3. vidusskolā, kas tagad ir ģimnāzija. Ja es pareizi saprotu, Grēcinieku ielā. Un tad es pārvācos uz Madonu, tad es mācījos Madonas 1. vidusskolā un tad Madonas valsts ģimnāzijā no 7. klases, un to es arī pabeidzu. Madonas valsts ģimnāzijā? Jā. Jā, tātad tas ir tas ceļš. Jā, bet tātad par aktieriem, kurā brīdī izdomāja, ka jākļūst par aktieru? Agnes, Matīs. Pie tā Matīs uz Leiva teātri. Nebija jau baigi izvēles. Tajā gadā uzņēma Leiva teātra kursu. Droši vien vidusskolā kaut kā bija tāda sajūta, ka varētu mēģināt stāties, bet tā kā tajā gadā, kad es beidzu vidusskolu, tajā gadā bija tukšais gads, kad neuzņēmu. Es sapratu, ka es negribu gadu gaidīt un tad redzēt, vai uzņems vai neuzņems. Es sapratu, ka kaut kas jādara tāpat. Iestājos filozofijas fakultātē Latvijas universitātē, kuras arī gadu nomācījos, un es biju gatavs arī turpināt tur. Ja es nebūtu uzņemts akadēmijā, tad es būtu turpinājis filozofijas fakultātē studēt. Man ļoti iepatikās. Bet es tiku akadēmijā. Man liekas, kā pirmais es pat tajā konkursā tiku un arī tiku pie stipendijas. Jā, tā saucās stipendija. Pusgadu man bija arī. Jā. Mēs esam. Tā kā ļoti labi. Un kā tad Agnes tomēr izlēja par aktrisi? Man tas tās mazliet citādāks, laikam. Man nebija ne jausmas, ko es gribu darīt. Un visu vidusskolu man bija tāds
smags pārdomu laiks, jo es zināju, ka kaut kā tā tēti ietekme uz to, ka ir jāmācās kaut tieši tas, ko tu gribi dzīvē darīt. Un es attiecīgi vienkārši nezināju, ko es gribu darīt. Un tad paldies manai vokāla pedagoģei Nadeždai Buhārovai, kura man vienkārši piespēlēja biļetes uz vienu vieslekciju, ja tā to var nosaukt, meistarklasi, pie režisora, kurš bija atbraucis no Krievijas kopā ar savu scenogrāfu. Un scenogrāfs, kamēr režisors bija teju 8 stundas krievu valodā runājis, ko es lielāko daļu nesapratu vispār, par ko ir runa, bet biļete bija dārga un es tur sēdēju. Un tad tas scenogrāfs visu to laiku bija mani pētījis. Un scenogrāfs bija tas, kurš man uzrunāja un teica, es neatceros viņu vārdu, godvārds. Bet viņš bija tas, kurš mani apturēja lekcijas beigās, lai es neaizmūku prom. Viņš man prasīja, ar ko es grasos nodarboties. Un es mācos vidusskolā, gan jau maksimā par pārdevēju strādāšu, jo es nezinu, ko es gribu darīt. Es vienkārši nezinu. Un tad viņš bija tas, kurš teica, ka ir jāmēģina uz kino aktieriem. Tad, pārliecinoties par manām lieliskajām krievu valodas zināšanām, viņš izteica nožēlu, jo būtu iekārtojuši mani Pēterburgā, bet es teicu, ka es arī nebiju gatava ieguldīties, jo es arī vienkārši nevēlējos uz turieni braukt. Man vienkārši intuitīvi negribējās. Un tad kaut kur tā ideja nosēdās. Un es domāju, labi, jāpamēģina, varbūt tāpat Latvijā kino aktieru šeit nav. Bet mums ir teātra fakultāte un vispār tā tas ceļš arī sākās. Es kaut kā aizdegos par to domu. Es sāku tur visu Blaumanu, visu Raini, sēdēju, lasīju, man tas pēkšņi kaut kā kļuva interesanti. Ja es man paprasītu tagad katru lūgu individuāli izstāstīt, es diez vai varētu, tāpēc, ka es viņus visi tādā gūzmā izlasīju, ka man liekas, es neko neatceros, viss ir čupā. Bet tas, ka tas bija kaut kāds tāds aizdedzies sērkots, viņš pēkšņi, tas gan pēkšņi likās, ka es to varu darīt. Tad Blaumanu lasīt tāpēc, ka vajag. Jā, tāpēc, ka būs iestāja eksameni, tur noteikti man visu to prasīs. Kolekvijas, jā, kolekvijas tur jāuztraucās, un tad es domāju, man paveicās, ja godīgi. Man, laikam, tā žūrija, kas vērtē mūs, viņi bija nopētījuši, ka laikam jau vajadzētu šo meiteni uzņemt, un viņi man, paldies Dievam, neprasīja tur nosauc 5 itāļu režisorus, kā manam kursabiedram, piemēram. Viņš arī zināja, viņi vienkārši zināja, ko kuram paprasīt. Man tie jautājumi bija tādi pastāsti par savu mīļāko ziedu vai par bērnības, neatceros, tur bija kaut kas. Goda vārds, tieši tik vienkārši 4. kārtā viņi jau bija pieņēmuši lēmumu, ka viņi gribēs mani ņemt, un tad tas jaukais jautājums bija tāds, skaidrs, es jums izstāstīšu, ko vien jūs vēlaties no savas dzīves, ko vien gribat, bet tikai jo, tas ir pavisam loģiski cilvēkam, kurš nav visu mūžu sapņojis par to un interesējies, turklāt vēl es biju no Madonas. Man teātris bija pilnīgi sveša lieta. Ne, Blaumanis, jā, bet teātris tur nav neviens. Vienīgi tur amatieru teātra kolektīvi kaut kādi, bet tā, ka vienīgā man sasaisti ar teātri līdz tam bija mūzikas skaņas, kur mums ekskursijā aizveda un Pepija Garzeķa Nacionālajā teātrī. Viss. Tā arī nav spēlē Pepija Garzeķa? Jā. Un es vēl gribu piebilst, ka mana izpratne tajā brīdī par teātri bija tik niecīga, ka es biju vīlusies, kad man mamma pateica, ka tie cilvēki bija pieaugušie. Man likās, ka tie ir tiešām bērni. Attiecīgs bija tiešām bērns, kad es to skatījos. Tur paminām kāds bērns arī bija? Jā, bet es likās, kā ko? Pepija. Viņa ir pieaugusi sieviete. Tā nevar būt. Viņa ir 8 gadi, tāpat kā man. Matīs, tu tā kā ātrāk zināji, ka tu būs aktieris, ja? Es neliku visas kārtas uz to. Man tas, es zināju, ka noteikti jāpamēģina citādi. Es nožēlošies, nepamēģināšu stāties aktieros. Bet jā, kā jau es minēju, es iesāku filozofijas fakultāti, un man tiešām arī iepatikās tas. Es jau biju kaut kā ar vienu kāju jau tajā, un es domāju, ja es netikšu, es mierīgi turpināšu, un man nebūs nekādu Tad tas nozīmē, ka tev Platons, Sokrāts, Kierkegaards un viss ir pilnīgi labi zinām. Filozofija, tāpēc es arī piekrītu, ka tā ir absolūti praktiska lieta, jo, ja tu viņu nepraktizē, tad tāpat kā valodu, tu vienkārši pazaudē saķeri ar tekstiem. Es joprojām lasu filozofiskus tekstus, man mēģinu lasīt. Man patīk pirkt
tur grāmatas tieši filozofijas un viņas lasīt, bet jāsaka, ka tas ir diezgan grūti. Kamēr neielasies atkal kaut kādā ritmā, tikmēr uztvert vispār katru to teikumu jāpārlas 10 reizes, diezgan sarežģīti. Tagad es lasīju Dekartu, meditācijas par pirmo filozofiju. Tāda ļoti skaista, es viņu nopirku, viņa ļoti skaista tā grāmata, man patīk skaistas grāmatas. Viņa vienkārši tāda melna, tādiem baltiem burtiem ļoti estētiska, bieza grāmata, baigi skaisti. Jā, protams, jau grāmatas noformējumam ir nozīme. Un to es tiešām nelūku arī, šo grāmatu es nelūku. Viņš atcerās to, ka es vienmēr saku, mēs jau tajā runāju, to Matīs atcerās, es teicu, ka grāmatu lasot nevajag locīt. Jā, jo man tas nepatīk un tā visādi. Un viņš saka, viņš ir vēl šodien esot kādu locīt. Es šodien, jā, es nopirku Naumaņa otro Dekartas stovā. Jā, Niezi, kultūrniezi. Un to es, nu jā, ja viņa mīkstos vākos, man ļoti patīk, tas tramvajā var sēdēt, es viņu pārlokas pusēm un tad lasu un tā. Nu, es loku grāmatas, man jāatzīst, es arī rakstu grāmatās, tāpēc man nepatīk no bibliotēkas ņemt, man patīk viņās rakstīt. Nu, tas nav tas trakākais, jo tad... Es saprotu, locīšana ir trakākais. Mēs pētnieki, tad, kad jūsu materiāls nonāks teātra muzejā, ja, tad mēs varam izpētīšu par ko viņš domā, kā viņš strīda, vai viņš tur analizēja vai neko. Sēlija, mūsu laikā bija tās ļoti populārs Sēlija, ja psihologs un tā. Viņš rakstīja par to, viņš arī tā teica, tik ir jādzīvo, un kad ir tā pamācības. Un tur bija tā, viņš saka, vislabāk ir, ka pirmo grāmatu viņi izdod mīkstījos vārkos, tad es varu lasīt un katru lapu lai es laukā. Un ja viņa ir vērtīga, tad es nopērku iesietus. Un tas ir tā, pilnīgi no bērniem jaunības, ja, tā Sēlijas noteikums. Jā, tas ir vispār pirmās, tas nav ko glabāt grāmatu mājās, kurai nav jēgas. Tagad mēs esam ļoti daudz, tā kā ļoti labi lasīt. Tagad Agnesē dod filozofiju lasīt. Dod, bet es neatrod tam laiku. Neatrod laiku, jā. Jā, nu diploma darbi izrādes katram bija citādākas. Jā, Agnes jau bija tā kā Nacionālā teātra aktrise. Jā, manas diploma darba izrādes jau bija, tā liekas, wow. Man bija Nacionālajā teātrī lielās zāles izrādes jau galvenās lomas. Tie bija mani diploma darbi. Jā, tajā brīdī likās, darbiņš. Jā, bet vienā Šekspīrā tu spēlēji arī pie mums. Jā, nē, man bija arī Ķiršu dārs. To es redzēju. Redzēji Ķiršu dārs? Jā, to es redzēju Zirgpastā, jā. Un Agnes spēlēja ko? Neatceros. Reņevskas spēlēja. Es atceros, ka viņa bija maz tur. Jā, maz? Ķiršu dārzā? Man liekas, ka tu biji maz. Es biju Reņevska. Viņa bija Reņevska? Neatceros tādu. Bet es zinu, kas bija. Jā, bija daži diplomi tad man bija. Es vēl atceros, ka es biju uz tādu lielu pārbūru, tāpēc, ka bija galvenās lomas teātrī, tur bija poļu režisors, kas arī bija tāds papildus spiediens. Un tad Anna, protams, kur uzstāja, kāpēc tu neesi mēģinājumos, tas tā, liekas, jau vajadzētu kaut kāds asins varbūt ieliet no 6 cilvēku, lai vispār tur spētu eksistēt, jo tas pārgājums bija milzīgs. Bet, kaut kā jau tas viss. Tas ir Agnes mācījās tajā pusā, kas Annai Ežvietiņai tiešām godīgi bija iedots viņas vadībā. Jo visu laiku Anna iepriekš bija, kas strādāja palīgā citiem kopā, un tas bija viņas kurs. Viņi loloja auklēju, kā viņi varēja. Ja? Kas no Annas Ežvietiņas tev tādā kvintesensē, kas ir palicis tas būtiskākais? Mīlestība pret dzīvi. Es pilnīgi kļūst emocionāli, gribas raudāt. Jo viņa bija tas cilvēks, jo tā ir tāda interesanta lieta. Mēs viņu vienmēr saucām par tādu cāļu mammu. Viņa mūs tā kā bērnus. Un tas bija tik svarīgi un vajadzīgi tajā situācijā. Jo mēs bijām, Zirgpasts bija tajā brīdī renovācijā. Tātad mēs dzīvojām skatuvē, teātris skatuve Maskavas ielā. Augsts, tumšs, mēs tur esam 12 stundas dienā. Brīvs mums ir labākajā gadījumā svētdienas. Tiešām no rīta līdz vakaram vidusskolas draugi tos var aizmirst. Es tiešām tur visus vienkārši atstāju un lūk, es tagad tapšu par aktrisi. Tas viss nāca kopā ar tādām milzīgām dzīves pārmaiņām, ar kaut kādu tādu, pat nebija laika vienkārši apskatīties, ar ko mēs nodarbojamies. Un tam visam pa virsu bija, protams, kā jau dzīve, tas viss kaut kādā tādā mutulī vēlās.
Un tie brīži, kad likās, ka gribas vienkārši apsēsties stūrī un izraudāties, tad Anna vienmēr kaut kā pieķēra mani. Viņa kaut kā pieķēra un izdomāja, kas man šajā brīdī ir jādara. Vai viens no viņas, man liekas, mīļākais teikums, ko man Anna jebkad ir pateiks, viņa teica, Agnes, tad, kad pašai ir grūti, tad vajag vienkārši interesēties par citu cilvēku problēmām. Es kā, paldies, Anna, cik jauki. Nu, tā kā, jā, tas iedvesmo. Jā, tas kaut kādā ziņā ņemt to visu tik kaut kā tik viegli un viegli, protams, fantastiski. Jā, tā ir tāda lieta. Tāds, no Annas vēl noteikti es ņemtu līdzi to cieņu un strukturētību darbā. Lai gan viņa pati nebija viss tāds, manā pieredzē, visstrukturētākais režisors, bet tā kaut kāda, kāds ir pareizais vārds? Disciplīna. Disciplīna darbā. Ļoti svarīga lieta. Jā. Cieņa pret visiem kolēģiem. Iedziļināšanās. Ļoti, viņa bija lielisks pedagogs. Protams, un arī ar visu to, ka viņa tieši un atklāti pateica. Jā. Viņa nekad neslēpās, jā. Jā. Dažreiz jau tas bija arī iznīcinoši, bet to es necitēšu to, lai tad tie, kuriem trāpīja. Man jau, paldies Dievam, tā kā es biju tas mīluļu galā, ja tā var teikt. Es no Annas neatrāvos, bet varēja. Tāpēc viņa negribēja, ka tu spēlēji par Liljomā, jā? Liljoms tur bija mazliet dīvaina tā situācija, jā, jo es atceros, ka man piedāvāja, un es, otrais kurs, mēs mūs visus audzināja, nekur jūs nedrīkstat iet, nekādas tur haltūras, nekādi blakus darbi, skola, kad es jūs palaidīšu, tad jūs drīkstēsiet iet. Un tad Edmunds Freibergs, kas arī ir mans pedagogs, nāk ar šo milzīgo piedāvājumu spēlēt galveno lomu Liljomā. Uz Nacionālā teātra skatuves, studentam tas ir kaut kas pilnīgi neiedomājams. Kā? Un tad es prasīju atļauju pilnīgi visiem saviem pedagogiem, jo man vajadzēja lielu buferi, teiksim tā, pret ko atsisties tad, kad Anna teiks, nē. Tā bija. Es tiešām pilnīgi visiem, es zvanīju visiem, pat tiem, kuriem nav nekāda sakara ar teātra, tāda tiešā veidā ar teātra darbu. Tas nebija tikai jautājums režisoriem, tas bija jautājums deju pedagogam, tas bija jautājums teoriju pasniedzējiem. Tāpēc, ka es vienkārši baidījos no tā, ka man Anna pateiks, nē, Agnes, bet man tā ir tāda iespēja, es nevaru tur, tā. Paskatīsimies tagad fragmentu no diploma darba, kur tu esi Periklā. Ak, Dievs! Kāpēc tā nav mana kursa biedra? Mēs arī Šekspīra gadā spēlējām Kalcienu tirgu. Neatceries, tu biji? Jā, es biju. Ļaunais, cietsirdīgais Leonīds, ko noindēji tu. Kaut labāk Indi būtu. Tu pati izsvērusi! Ja atbrauks Perikls un pajautās, kur viņa bērns, ko atbildēsi tu? Ka viņa mirusi, jo augās nav, kas spēj no nāves bērnu pasargāt. Kas apstrīdēs, ja teikšu mira naktī, ja tikai netālosi bijīgu un visiem dzirdot neizsauksies tu, nav taisnība. Tev labāk klusu ciest, jo Dievi nepiedos, ka pastrādāts ir baigs noziegums. Tu laikam uzskati, ka žiglais paceplītis aizlidos pie Perikla un viss izpļāpās. Kauns skatīties, ka cilvēks dišciltīgs, varbūt tik mazdūšīgs. Ja ļaunu darbu kāds atbalsta ar savu klusēšanu, tad to nevar saukt par goda vīru. Var jau būt. Varbūt. Mēs abi. Vienīgie, kam zināms ir, kā viņa mira. Leonīds ir prom. Tā liedz Filintenai laimi gūt. Neviens uz mūsu meitu nevērās, cik skatiens bija pievērsts Marīnai, taču tikai greizi nosmīnēja vien. Vai arī tu sauc par ļaunu darbu to, man šķiet, tas ir varoņdarbs un paveikts, lai tavu meitu glābtu. Lai Dievi tev piedod! Ko gan Perikls var teikt par viņa meitu raudājām un raudam vēl? Drīz uzstādīts tiks piemineklis, rakstīts būs ar zelta burtiem, cik tā dārga mums. Teiks burti arī mūs. Tu
atgādina man harpiju, kas ir kā eņģelis, tikai slēptiem ēgļa nagiem. Tu esi viens no mīkstirdīgajiem, kas Dieva slēp, kas iemānušas mirst. Nekas. Gan arī mani klausīsi. Tāda kvalitāte vizītpastē iefilmēts, jā. Viņi ir iefilmēti. Andris atzīst tajā laikā, kā man ir filmēti. Jā, tāpēc tagad varētu arī kā tūplānu paņemt, bet vismaz vēsturē paliek, jā, vismaz vēsturē paliek. Un pirmajā periklā, kas bija Daugavpilī, zini, kas Marina spēlēja? Nē. Anna neteica? Nē. Nē? Nē. Indra Roga. Tas tā, lai Tas ir justos labāk par sevi. Tagad uzsaka, ja, ka viņa arī bija beidzēja studēt, ja, viņa spēlēja šo lomu. Tagad mēs atcerējamies, ielikām arī grāmatā, kur viņa ir Marina, ja, priekšā bildīgi. Un tā kā tas ir, jo Periklu Anne Žvērtiņa latviešu skatītājiem atklāja, jo tas Šekspīrs nebija, jo Annas uzdevumi bija. Viņi tur Klodēlu atklāja, no tādas, un viņi vienkārši interesējās par to, kas maz ir bijis. Tas ir ļoti svarīgi. Nevis tikai uz to vietu. Labi, tā kā tā Metamātīs, tev, protams, diploma darbs arī bija, bet bija arī Lelēm arī. Jā, man tāda ieraksts nav. Mums bija pie Dāvidža un Zānes objektu izrāde, izzudošā nākotne, ko viņš taisīja. Tas bija ar tiem skeletiņiem. Tas bija ar tiem skeletiņiem, jā, viņš bija 3 daļās. Viens bija kaut kas tur video, pirmā daļa, otrā daļa bija, kur mēs gāzmaskās staigājām, pasaules beigas, spēlējām ar objektiem. Un trešā daļa bija ar skeletiņiem, jā, par medībām. Bija tāds diplomdarbs, tad bija Ģita Šoļa. Viņi tur tādi dzeršanas stāstiņi, kur es spēlēju Andrikiviču Lienīti. Tad es atklāju to viņa balsi, jo es mēdzu atdarināt kaut kādas šādas tādas balsis, un Andrikivičs ir viens no maniem tādiem mīļākajiem. Tā atdarināt? Kivičs, varu, jā. Skatījos Straumi vienu dienu vienkārši, un Straumi diezgan normāli mūtēja, bet nekādu mēmo sadarbības tu baigi neredzēji. Tagad tā, tā. Es jau viņā ieskrienos, tad es nevaru apstāties. Viņš arī parūkš ir diezgan tā kā. Protams, jā. Tāds. Nu jā, un tad? Mums bija medības, kas bija pēc pīļu medībām, pēc Vampīlova, ko Elmārs Seņkovs taisīja. Tur es spēlēju Zilovu. To fragmentu mēs redzēsim bišķi. Tas ir. Zilovu, jā. Jā? Arī pastā bija filmēts un tā, un izrāda bija ļoti labi, jo žūrī nezinu, kāpēc bija izvēlējis tev arī diplomdarbu izrādē aizvirzīja uz jaunā aktieru nomināciju. Jā, tur bija, bet tāpēc, ka to diplomdarbu pārcēla uz Dērtīdielu teātru, un tad viņi laikam varēja izvirzīt. Kaut kas tur tāds bija, jā, bet... Jā, tie bija mani diplomdarbi. Mums nebija tik daudz kā tagad jaunajiem kursiem, kuriem ir 6. Tas ir tā, kā no kurām tu sanāk, citiem mums tik daudz nav, bet 4 izrādēm ir jābūt, vismaz kopumā. Jā. Man liekas, ka man bija 3. Jā. Bet tev dzērājs neskaitījās tas kaut kas nebija? Katrām nē, bet vispār. Katram te vajadzēja 4. Jā, kopā bija, jo Mihāls Gruzdovs taisīja, vēl Kārlis Krūmiņš taisīja. Jā, tādā ziņā, īstenībā mums bija 5. Laikam. Bet tā kā, teiksim, ar objektiem lēlēm, tu tā kā tālāk īsti negribēji strādāt? Es jau strādāju kaut kādā ziņā. Nav tā, ka es negribēju vai to... Vai to nedaru, bet, teiksim, Elmēras festivālā mēs taisījām, tā gan bija bērnu izrāde, bet tajā mēs tur visi bija objekti un nevis lēles patiesībā, bet tieši objekti, jā. Objekti, no kuriem tiek izveidotas lēles. Kaut kādā tādā veidā, un arī darbā asistējot Elmāram Seņkovam, kā sākās mans režijas kaut kāds ceļš. Es viņam asistēju 3 gadus, man liekas, vai 2. Principā savu veidu maģistra programmu izgāju, tādu privāto pie Elmāra, un viņam es asistēju tieši ar objektiem, kas man kaut kādā ziņā interesē, un es jau kaut kādā ziņā arī man patīk teātrī tieši tā kā aktieri, skatīties uz aktieriem un stāsts. Un aktieris arī kaut kādā ziņā, vismaz režijā, cik esmu sācis strādāt, tad man aktieris arī kaut kādā ziņā ir objekts, kur man ir svarīgi, ka viņš dod to informāciju
kaut kā ļoti tā kodolīgi vai nedara liekas lietas. Man nepatīk liekas lietas kaut kādā ziņā uz skatuves. Man patīk tāda tīrība kaut kādā ziņā idejas un labi aktieru darbi. Nu, tas ir tā kā tas, kas man teātrī patīk vislabāk. Un man liekas, ka tur tas objekta teātris kaut kādā ziņā nāk līdzi. Nu, jā, tur arī pieparas, objekts pats jau iedod. Tas ir tas, ko kādreiz teica, kad marionete Lella un tam līdzīgi, ja, ir laba, tāpēc, ka viņai nav psiholoģiskā, neiet, pārsteigums nerodās. Ja. Var daudz krēks, kad ir virs marionete uztaisīt, bet cilvēkam aktierim ir psiholoģiski. Viņš nevar režisoru ideju, ja, un tad Lellēm ir tas, ka Lellīte ir, ja, tu viņu var darbināt, bet ļoti precīzi darbināt. Paskatīsimies no zilo. Ej mājās, labi? Klausies, vari lūdzu man šņabu par 50, zikā, bet 2 50-niekus. Bet salē vienā glāzē, labi? Paldies. Tev nav jāskrien jau. Es pasēdēšu ar tevi, kamēr tu vēl te sēdi. Es gribu viens pabūt. Es nesaprotu. Man likās, varbūt tieši tagad tu gribi... Tieši tagad es gribu pabūt viens. Labi, jā, es saprotu. Es tavam tēvam biju svešs, es tev arī saņemu, esmu svešs. Un paklausies, es vispār te sēžu, jo es tev gribēju pateikt, ka es vēl joprojām saņemu tās ziņas. Es tev gribēju pateikt, ka mēs ar tevi esam kaktusi, man šķiet. Atceries to pasaku par kaktusiem, kur kaktus ielika siltumnīcā, un visi ziedi par viņu smējās, jo viņš bija neglīts. Un tad tas kaktus uzplauka, un visi tie ziedi aiz skaudības nomira. Tu dzirdi, es vēl vienreiz saku, es vēl joprojām saņemu tās ziņas. No tā korporaļa? No viņa? Viņš mani mīl. Tu viņu arī mīli? Nezinu, bet tā kā mums ar tevi tagad ir, tā vairāk nevar turpināties. Un to tu man izlēmi pateikt šodien, ja? Šodien dienā, ka man tēvs nomira. Tu izdomā man pateikt? Lūdzu, piedod man. Es droši vien es esmu vainīga. Lūdzu, piedod man. Vainīga? Nē, bet es vienkārši tā vairāk nevaru turpināt. Tu neesi vainīga. Droši izstāsti man, kā jums tur abiem diviem ir, kā jūs tur abi divi. Izstāsti man. Tas man nomierinās visticamāk. Man tev nav ko stāstīt. Tev nav ko stāstīt? Bet pagad, tu sanāk, tu man par ziņām nestāstīji. Sanāk, tu jau man meloji, ko? Man liekas, ka tev ir ko stāstīt. Ko tu izdomāji? Ko tu pats dzirdi, ko tu runā? Es izdomāju kaut ko. Tu pati tikko teici, ka nezinu, kur mīlu. Es tā nekad neesmu teikusi. Es par saprotu, cik tu tālu esi aizgājusi. To gribu, lai es tevi pie savu tēva kapā laižu, ko viņš grib, lai viņš augšām ceļas un tevi savām rokām nožņauc. Viņš to varētu izdarīt, ticamāk, viņš bija sprigans. Es tev vispār redzēt vairāk negribu, saprati? Es tev negribu redzēt. Tu vari vākties pie savu korporaļu un lai jums abiem dienu laimīgu dzīvi ir. Paldies. Paldies, kā tu man vispār tā vari teikt. Man ir jāvācās. Es viņam atbildēju tikai 2 reizes uz 2 ziņām, kā tu man vispār tā vari teikt pēc visa tā, kas ir bijis. Labi, es sapsihojos, varbūt, tu nevari man tagad tādu informāciju vienkārši nākt un kaut ko teikt. Tu pati saproti, kādā es esmu stāvoklī, Labi, neapvainojies tagad, Nē, lūdzu, tu man piedod. Es esmu vainīga, man tev nevajadzēja neko tagad teikt. Piedod. Tiešām. Bet es tev vienkārši teicu, ka tev jāiet mājās. Es tak saprotu pats, saproti, nedusmojies. Es nedusmojos. Dai mājās, labi? Es arī, jā. Kad tu būsi atpakaļ? Pēc nedēļas. Slikti, es tev nepalīdzēju, tev no mantas līdz. Nekas, man tur ir mantas kaut kādas. Man tur ir, es neesmu visus pilsētu atvedis. Man tur ir ko uzvilkt. Es kaut ko paņemšu un uzvilkšu. Labi, brauc uz manī. Pagaid, es tā kā... Jā, tālāk uz skatuves, tad jāskatās viss. Man vienmēr bija tādi dīvaini, ka šajā laikā es vienmēr tā mazliet papanēju, ka to vampīlovs ņem un tam līdzīgi. Bet šī izrāda tomēr jums kaut kā, jūs izpratāt to tēmu, kas tur ir. Jā, tas bija vispār interesants. Mēs bijām jau kaut kādā kursā, 3. laikam eksāmenā, mēs strādājām ar fragmentiem no vampīlova. Un tad mēs ņēmām pēc oriģinālā teksta.
Bet pēc tam Elmārs izdomāja, ka viņš grib taisīt arī diplomu darbu, tā kā pilnu izrādi. Un viņš nāca ar ideju, ka viņš grib viņu gan lokalizēt to materiālu, gan arī tomēr mūsdienīgot kaut kādā ziņā. Skaidrs, ka tas bieži vien ir lamu vārds, tā mūsdienīgošana lūga, bet šajā gadījumā man liekas, ka tajā kopdarbā, kas mums visiem kaut kā bija tik interesants, ka mēs nonācām, ka tās medības mēs šodien jaunam cilvēkam aizstājām ar maratonu noskriešanu, kaut kādu sapni par kaut kādu skriešanu, noskriešanu, medaļu principā. Un tā IKEA telpa, kas ir tāda jau sterila un visiem vienāda un gatava un ideālā ģimene, tas, man liekas, arī bija scenogrāfiski ļoti foršs variants. Un tā lūk kaut kā pilnīgi, man Pīlovs vispār man ļoti patīk kā autors. Viņš it kā no vienas puses ir ļoti gan asprātīgs, bet tajā pašā laikā kaut kāds ļoti dzīves un īsts autors. Un līdz sevišķi Pīļu medības, man liekas, ir brīnišķīgi lūk. Jā. Jūs kā mainījāt arī nosaukumu, ja tur nebija medības? Bija vienkārši medības diplomdarbā nosaukums. Medības. Medības pēc man Pīlova. Tur ielikāt piedošanu maratonu, bet tad palika tajā nosaukumā medības, jā? Nosaukumā palika medības, jā, bet tās medības bija principā tāda medaļas medīšana. Kaut kādā tādā veidā mēs tur to... Jā, viņš palika Pīlu, to es nebija, bet bija tikai medības, jā. Un televīzija tālāk iznāk stāst, tā kā Elmārs to dibināja savu esarte, un tad tur tā kā pievienojas. Savus teātrus nebija, kurā jāieiet iekšā. Nebija, man piedāvāja, man liekas, Valmieras teātris un arī Nacionālais teātris man piedāvāja. Es negāju sākumā uz štatā teātrī, jo jā, Elmārs veidoja savu apvienību, un man likās šis ceļš kaut kādā ziņā interesantāks. Tas arī bija interesanti, un tad sākās Covid, un tur Covid laikā mēs resārti, divi no mums, es un Agris Krapimņickis, mans kursa biedrs Elmārs, mums aizved uz Igauniju, kur mēs strādājam kopā ar Igauņiem, izveidojam izrādi tur, un tas kaut kādā veidā, kamēr Covid laikā šeit bija lockdowns un neko nevarēja darīt, tad Igaunijā mēs varējām strādāt, un tas arī bija tāds brīnišķīgs piedzīvojums, ļoti forši cilvēki iepazīt. Un tā un arī Irānas konferences, ko Elmārs taisīja attālināti, tā arī bija ļoti. Irānas konferences bija digitālais variants, arī spēlēm bija ļoti labs. Tur bija zvaigžņu plejāde no visiem teātriem, un arī mums bija iespēja visiem spēlēt kopā gan ar Artūru Krasteņu, gan Ines Kučinska, gan Krūskops, Meijers, Bartkevičs, Lolita Cauka bija brīnišķīgs ansamblis, jā. Un tad mēs tā attālināti visi sazvanījāmies un sēdējām naktī. Katrs savā virtuvē, jā, un pļāpājām un spēlējām izrādi. Tas ir interesanti. Bet Agnesē ienāko teātrī bija ansamblis ar tradīcijām. Man bija ansamblis ar tradīcijām, un es biju viena pati no savu kursu. Man nebija. Es tikai, atgriežoties atkal pie tā manas stāsta, tad es atceros, kad es tā kā pieņemtu lēmumu, jā, es spēlēšu šajā izrādē, tad man Anna Ežotītais. Tu sveicini visus, kas teātrī un visus, kas pieturā pie teātra. Labi, Anna, tiks darīts. Un kāda bija tā pirmā garderobe, kad tu iekļuvi kurā garderobē? Tā ir tā lielā trešā garderobe blakus skatuvei. Pilna ar tradīcijām un ar stāstiem. Kuri bija tajā brīdī? Tajā brīdī tur bija Baiba Indriksāne, Ausma Ziemele, Rasma Garne, Zana Jančevska. Un tur joprojām ir Inta Tirole, Dace Bonāte, Ināra Slucka, Indra Burkovska. Tad tas mans, es teiktu, sirdī tuvākās tādā ziņā, ka līdzīgā vecuma kolēģis, kas ir Līga Zeļģe, Mandara Reiere, Sanita, Paula. Kas mēs tur vēl esam? Daudz mūs tur ir. Mēs tur esam daudz. Un tagad ir ienākuši brīnišķīgs jauns kolēģis Agate Marija Bukša un Elza Rūta Jordāne. Daudz mūs tur ir. Jā, tagad daudz, jā. Un ar Astrid Kairišu satikies 1. jūlijas lomas tēlotāju. Jā. Un kā tā bija? Es atceros, ka viņi noskatījās ģenerāla mēģinājumu, manuprāt. Un mēs vēl stāvējām kafejnīcā, kur gan vēl aktieri satiekas, bufetē.
Un tad viņa teica, tu esi malacis, meitene. Tu pērc par to naudiņu, kas ir tavā maciņā. Un tas kaut kā tā iesēdās. Tā ir pamācība principā visam, ko aktieris dara uz skatuves, manā uztverē. Ka nevajag mēģināt kaut ko, bet vajag kaut kā tā strukturēti saprast. Tā ir tāda, es nezinu, vai viņa apzinājās, ko viņa tajā brīdī ir pateikusi, bet es to tiešām nesāju kaut kā līdzi vienmēr arī turpmākajos procesos. Astrid Kairiš jau tik zinās, un tā viņai bija ļoti skopa, viņa ļoti skopa, viņa negribēja intervijas nekad, viņa tā ļoti precīzi, jā, viņa tā domāja, tas bija tas viņas paradoks, jā. Viņa lēma tā kā ļoti labi, kad tas ir labs teiciens, tas tiešām brīnišķīgi, ka tā pateic un ka tu ņem to vērā. Bet bija arī kaut kāds tāds, ka izrādīja kaut kādu citu kolēģi tā kā mazliet, kā vienmēr saka, tik reizsirdība, ka tagad kā nāk, kā kādreiz teica, nāk aprači. Es nezinu, to ir tā dīvaini. Es jau tagad 10 gadu pagājuši, tagad es esmu tajā lomā, kad es 11, pēc Lilijom sanāk 11, bet štatā ir oficiāli 10. Tas jau nav, ne tā ir mana vaina, tas vienkārši ir tāds cikls. Es tagad arī varu teikt, ka būtībā tas tūlīt notiks, tā nomaiņa. Tas ir tā 10 gadi, tāds uzšvirkst un pazūd. Ar kaut kādām izmaiņām, tad jau pamazām uz mātes lomām, un tad jau vecmāmis. Kur tad mātes lomām? Labi, varbūt, es kaut kā izjūtu to, ka teātrī tas laiks iet attiecībā uz aktrisēm, viņš iet mazliet straujāk nekā varbūt reālajā dzīvē. Tā ir, tā nomaiņa notiek, un tas ir dabiski, un tas ir vajadzīgs. Es pilnīgi liekas, tā kā katru reizi, kad ienāk jauns kolēģis, kaut vai grimēta vai svaiga gaisa malks, jo mēs jau tur savā, tas tāds mazs ciemats teātris, tur tā viens ap otru, mēs tur viens otru zinām, ka varbūt tā kā labāk pat negribētos tik daudz zināt viena par otru. Jā, bet tas jau tā arī, tā ir normāla darba brīdi un tāds, jā, un tātad padomus ir tas, kas, tā kā tu teātrī skaties, jā, tas man patika, tagad ienāk, vai tagad kurš mākslinieks. Nevajag konkrētēt, bet tas, ko liekas, ir interesanti skatīties, kā tas to dara. Mana krustmāte teātrī ir Inga Misāna Grasberga, ar kuru es dublējos Lilijomā. Un es atceros, ka man bija augstas kājas tajā pirmajā lasīšanā, jo tur bija sākot ar Uldi Dumpi un Ģirti Jakavļevu, kuri dublējās, un tad beidzot ar tiem tā brīža lielākajiem, spicākajiem aktieriem. Mēs dublējāmies ar Ingu Misānu Grasbergu, kas ir tādam studentam atkal kaut kas liels un nesaprotams, kā tas vispār ir iespējams un kur es esmu nonākusi. Un Inga bija ļoti cilvēcīga. Viņa tā ieicināja grimētavā, tad mēs pļāpājām par to, ko mēs tā kā taisīsim un kā mēs to lomu redzam un kā vispār tā domāšana veidojas un tā tālāk. Un viņa man bija tāds arī turpmākajos gados, vienmēr bija tas cilvēks, pie kuras kaut kādā, man bija svarīgi, ko viņa domā. Diemžēl viņa ir aizgājusi no teātra. Bet kontakts ir joprojām. Jā. Vēl Lolita Caukļa ļoti būtisks cilvēks. Man dzīvē arī aizgāja no teātra. Man liekas, kā vēl bišķiņ. Bet viņa ir tāda stingra nostāja visās lietās, kas arī ir skaisti. Vienkārši ar to kaut kādu dzīves pieredzi, rāmu, spēju apskatīties no malas, pateikt kādu konstruktīvu viedokli. Tas par Lolitu noteikti. Bet, ja godīgi, tad katrā procesā ir kāds aktieris, no kuras vienkārši, mums ir ansambļa sastāvs, un tad domā tagad, kā mēs to darīsim, un kuram, kurā brīdī vienmēr kādam atrodas kaut kas labs, ko pateikt. Galvenais ir, laikam, vienkārši būt atvērtam, neuztver to personiski, negaidīt, ka viss, ko kāds teiks, būs glaimi. Jo tas process vienmēr ir kaut kādā veidā kaitinošs un grūts, tāpēc, ka, lai nonāktu pie laba rezultāta, ir jāstrīdās. Tad patiesībā ir jāpiedzimst. Jā, man tā liekas. Jā, protams, un tas jau arī
tā pieredze veidojās. Un tas, jā, Krusmāte ļoti jauni, jo Inga Rasberga jau nemaz pirms tam tik sen nebija beigusi pats. Nē, nu jā, mums man liekas, viņa bija kaut kāds 8 gadus tajā brīdī teātrī. Nu, tas ir, jā, nu saka, tā paudzes mainās ļoti ātri. Gunter Grasberger, Iveta Poli, Čivžlijā, viss tas kompānija, kas beidz un neaizgāja uz Liepāju strādāt. Un tad viss tur strādāja. Tagad Liepāja ik pa laikā Matīs Bunovskis brauc strādāt. Jā, tā ir viss. Vienkārši tas darīt. Jā, bet tad, vai ir kāds, Jāgnes, ir kāds režisors, pie kura tajā 10 gadu ciklā bija ļoti grūti strādāt? Es nesaku, ka slikti, bet grūti strādāt. Jo ir klīst kādreiz tādas leģendas, mēs pat zinām, par kuru. Nē, nu, labi. Katrā darbā kaut kas grūts un kaut kas atkal patīkam viegls. Katrs režisors nāk ar savu personību. Protams, ir traumatiskas pieredzes bijušas, un ir tādas, kuras vienkārši nesaprotu, ko no manis grib. Un tas arī atkarīgs no režisora personības. Tas, kurš nesaprot, ko no manis grib, tas bija Andžejs Bubeņs, jo viņam vienkārši ļoti tehniska pieeja aktieru darbam, ļoti tāds, kaut kāds tāds, var sakot, no kociņa līdz kociņam, un pa vidu tu ej tieši tā un ne citādāk. Tur nav kaut kādas reāli psiholoģiskas pauzes un tagad apdomāšanās, ko es varētu pateikt tādu atbildēt. Tur, tas bija kaut kāda, tā bija laba skola, jo mums akadēmijā nebija trāpījies kaut kas tāds. Viņš iestudēja kuru? Vīnes meža stāstus. Vīnes meža stāstus. Tas īpaši veiksmīgi tā kā nekotējās. Jā, bet man tā bija laba pieredze. Tad grūtības, protams, bija jāsinskāzās pie Vladislava Nastapševa. Tas bija, to var klausīt intervijās, man liekas. Beigi projām. Es gribēju dienu pirms pirmizrādes, jo Vlads pateica kaut ko tādu, kas pārkāpa visas manas morāles un ētikas normas. Es gribēju piecelties un aiziet. Paldies Dievam, tajā brīdī bija zālē skatītājos sēdēja Ieva Struka, kura izdarīja tikai šādu lietu. Viņa izdarīja tā. No kā es sapratu, ka to nevajag darīt. Tad mans gājiens bija paņēmis no sandāls, viņa izdarīja to skaņu un aizgāja apsēdos apmēram tur, kur jūs šobrīd sēžat tādā attālumā. Jo tā skaņa man izteica visu, ka, ja es aiziešu, tad mums nebūs pirmizrādes. Tas būs kaut kāda naids uz mūžu vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, tā pieredze bija traka. Tas bija... Un nevis tāpēc, ka kāds no mums nebūtu kaut ko darījis, jo, man liekas, salīdzinoši ar to, kas es vispār dzirdējusi par iestudēšanas procesu ar šo režisoru. No citiem kolēģiem arī citos teātros tas īstenībā bija salīdzinoši harmonisks process, bet manā gadījumā tas bija gads, kurā bija 6-7 pirmizrādes, kaut kas tam līdzīgs. Tur bija gan koncerti pa vidu, gan ielikšana lomā, tad vēl filmēšanas, tur studentu darbi daži vēl pa vidu. Tu vari sakot, viss kaut kas bija daudz. Un tas bija sezonas pēdējais darbs, tas prasīja milzīgu tādu spēka izsīkumu saņemšanos tajā brīdī. Tad, kad bija tas darbs darīts uz tādā, kas varētu būt tikpat labi kaut kāds robo sieviete, kura vienkārši dara darbu, nedomājot par to, ko viņa jūt, vai kā viņa vienkārši jūtas brīdī, kad viņai jāstrādā. Tas tiešām bija tāds uz izsīkuma robežas. Un tad arī Vlads vienkārši kaut kādā mazā teikumā, viņš vienkārši zināja, ko pateikt. Bet nav ļaunuma bez labuma. Tas process mani padarīja par cilvēku, kas spēja atzīt, ka pilnīgi visos cilvēkos, ko man, ja man kāds teikt, pieņemsim lielajām iestudēšanu procesā, ka pilnīgi visos cilvēkos ir liela daļa ļaunuma, es tam neticētu. Un attiecīgi tagad, kad es strādāju ar materiālu, gandrīz jebkurš labi rakstīts dramaturģisks materiāls, man ļoti viegli top skaidrs, jo es redzu abas puses tiem tēliem, visiem. Tāpēc man ir tā, es varu teikt Vladam arī lielu paldies par to. Jā, tā pieredze, visas pieredzes ir visāds. Un tomēr mēs izvēlējamies, jo Asins kāds bija kopumā ļoti labi izrāda, viss sev izrāda, jā, visām tām mokām kā bija. Un fragments būs no Asins kādzām, no sākuma pirmās daļas, jā.
Vai esi apmierināta? Jā, kundze. Nē, esi tik drūma, viņa taču būs tava māte. Es esmu priecīga. Ja reiz es pateicu jā, tad no brīvas gribas. Protams. Nu, paskaties uz mani. Tik līdzīgi manai sievai. Tiešām? Tik skaists skatiens. Vai tu zini, kas ir laulības mans bērns? Jā, protams. Tas ir vīrs, tie ir bērni un 2 metrus plata sieva, kas atdala no vispārējā. Nu, ko tad vēl vairāk vajag? Neko. Tikai, lai visi dzīvi. Lai visi dzīvi. Es būšu laba saimniece. Te būs dažas dāvanas. Paldies. Vai kaut ko vēlaties? Es zinu. Un tu? Es gan. Vīnu? Viņš to vēl nav pašojis! Jo labāk. Es atnākšu rīt. Cikos? 5? Es gaidīšu. Ikreiz, kad šķiros no tevis, man pārņem viena dzīve. Rīkojas bieži tāds kā kamots. Tas pāries, kad kļūsi mans vīrs. Es saku to pašu. Ejam. Saule nenāk. Vai iebildumu nav? Iebildumu nav. Ar Dievu, sieva, ar Dievu. Ar Dievu, mīļa. Es pavadīšu. Jā, bet fragments ir ļoti labs šis fragments. Jā. Viņš arī būtīgi ārkārtīgi labi, kvalitatīvi paņemts kadrs, jā, un viņš var dot daudz zemtekstu, jo teātrī bieži vien nav tie zemteksti, un tas man pazuduši. Jā, nav. Pazuduši. Dzejā nav, viss ir patiešo. Jā, un teātrī vajag jau tāds kā Lorka, vēl kā viņi dod, un jā, aktieris to arī māk mierīgi. Redziet, cik mierīgi, nekā teatrāli to nebija. Viss ir tā kā dzīve, ja tomēr ļoti scēniski. Vienalga, lai cik brīnišķīgi, briesmīgi strādāts, lamāts vai kas, jā. Vai tev arī patīsim bijis pieredze kāds ar kādu? Nu, jā, faktiski ar citiem režisāriem maz strādājis, par Elmā strādāja, jā. Es arī ar Vladu esmu strādājis Jaunajā Rīgas teātrī. Tas bija 4. kursā, man liekas, viņš mani... Jā, tas bija laikam 4. kurs sākums. Bet es tajā procesā nedabūju, tur visādas citādas problēmas bija, un tur bija vairāk Baiba Broka dabūja un Ivars Krasts. Jo viņiem arī bija galvenās lomas jaunības putns ar Sauda balsi. Tennessee William. Tā nebija arī baigi veiksmīgi izrāda, un man liekas, ka Vlads diezgan ātri tajā procesā saprata, ka viņš īstenībā to nemaz negrib taisīt. Tad viņš mēģināja izdarīt visu, lai visi pārējie boikotētu šo izrādi, bet visi teica, ne, mēs gribam strādāt, un tad viņam nācās to vilkt līdz galam. Viņš pats par to nebija vispār priecīgs. Un tad beigās skaidrs, ka visi dabūja par to atrāvās. Par to viņš saprata, ka viņš negrib īstenībā to taisīt. Jā, īstenībā, jo man tā spēlēšanas praksa, pie kā es esmu spēlējis, es pat nezinu, Paula Pļavniece man ir bijusi, Elmārs Seņkovs vairākas reizes, Valters Sīlis, es pie viņa mēģināju Perfektā teikuma nāve izrādi. Es nomēģināju izrādi 2 mēnešus, te bija jābūt debijai, man liekas, Nacionālajā teātrī man kā aktierim.
uznāca Covid, pirmizrādi atcēla, un tad, kad viņu gribēja atjaunot, nedēļu bija tā kā jāmēģina, lai viņu varētu atjaunot un spēlēt. Beidzot, tad es biju Igaunijā, un tajā lomā ielicis Raimonds Celms, un tā es arī to izrādi nereiz nenospēlēju. Es 2 mēnešus mēģināju izrādi, kurās beigās nereiz nespēlēju. Jā, man tā liekas, jau figurēja, ka es spēlēju, bet nekad nespēlēju. Mēģinājumos paspēlēju, 2 mēnešus, un tad vairs nespēlēju. Tas tā kā Edvards Pauls spēlēju, ģenerāli mēģinājumu šeit, un pēc tam visus, ka pārpus izrādes nospēlēju Gunārs Placērs, Pauls nereiz. Bet visu laiku programmu viņā bija rakstīts Edvards Pauls, Gunārs Placērs, un šeit pēc 10 gadiem vēl teica, nu tad lomās rakstīts Šveiks Pauls Placērs, viņš vienmēr otrais. Bet tikai ilgi tā. Nu, tā izrāde bija 4 reizes viņi tikai nospēlēja. Bet vispār tā bija ļoti forša izrāde, nu tā bija tāda, ko Covid atpēc. Covid visi sabojā, jā. Nu, jā. Nu jā, pie Matīs Kāža es spēlējis. Pie Matīs Kāžas esmu spēlējis, nu jau 2. reizi tagad spēlēšu. Tagad top tas Nacionālais kanāls, jā. Man tur tā maz, es tur bišķiņ tā, kaut kur bišķiņ esmu. Bet jā, šī ir 2. reize pie viņa. Jo tagad, kad mēs izvēlējamies šo kādu, tad abi divi īsā brīdī pagājušā gadā bija bišķi vairāk lielajā Kristapā jūs, jā, pagājušajā kopā. Pagājušajā gadā mēs vispār nebijām kopā, jo Agnēs man vienkārši nodzina no skatuves. Tur bija tā, ka es vadīju pusi un otru pusi Agnēs. Jā. Šogad mēs bijām kopā arī. Jā. Bet tā bija vienalga pie Matīs Kāža, tāpēc mēs izvēlējāmies to jūsu rozā kostīmus un ar to plakātais viņš atsūtīja, to visu, jo tu tā bildi atsūtīja, jā. Jā, man liekas ļoti skaista bildi. Ļoti skaista bildi, ir rosinoši, jā. Un tas ir tāds, ka ļoti labi, kad beidojās, tā tad ir, bet teātrī jau, protams, jūs katrs kādu tevi teātrī tagad grimētā, jo tu ir tikai pāris gadus esi. 2. gads man ir štatā. Nacionālajā teātrī. Mums ir lieliska grimētava, kas ir sieviešu pusē. Blakus vecajai mēģinājuma telpai, tā kā tieši blakus un bišķi stāv virs skatuves. Tātad mums ir ļoti tuvu viss. Mums ir Celma grimētava. Celma, jā. Jo Celms, Raimonds Celms šajā grimētavā ilgu laiku bija viens pats. Nu, un pārējie, kas Kristians Kareļins, Drozdovs, visi, kas nāca uz atsevišķām izrādēm, tad viņi ģērbās pie Celma, bet tā, nu, štatā viņš bija viens pats, tā bija tā kā viņa grimētava. Un ar pagājušo gadu tad mēs tur esam es un Egons Dombrovskis, tur ir Budovskis, Dombrovskis un Celms. Un nu, vēl ir Uldis Siliņš, kurš atnāca arī pie mums, tad mēs tagad esam 4 šajā. Jā, tā jums tā ekskluzīva, mums nav tāda liela kompānija. Nē, mums nav liela, tāda arī izremontēta pilnīgi. Viņi ļoti atšķirās no citām grimētavām. Mums ir gulta tāda 2. stāvā, ka mēs tur varam uzkāpt un gulēt. Jā. Es pēc remontēm dažās bija, kādreiz es zinu, ka tikai Luriņai bija ļoti skaisti izremontēta. Tagad īstenībā visas grimētavas ir izremontētas. Jā, mums ir tādā ziņā ērti un skaisti. Nu, Kārlim Reijeram ar Igoru Šelgovski un viņiem ir vispār ļoti forši. Viņiem tur ir leduskapis, man liekas, plīts pat. Viņiem ir vīnas kapis tajā. bet tas ir nejauši, Viņi domā, ka viņi nopirkuši stilīgi izskata leduskapi, un tad viņi saprot, ka viņi ir pasūtījuši vīnas kapi internetā. Tas nav leduskapis? Jā, tas ir vīnas kapis. Jā. Vakar studentiem analizēja, tās te Alunā lūgas, mākslas studijās, mākslas lūgas. Un tad 6 maz brūdzenieki lūgā. Krūmiņš, viņam māsa un Steinberga uzdāvināja pianīnu. Viņam nepatīk, ka pianīns ir, ja, bet viņi teica tā zolīgi izskatās un tā. Un ko viņš pianīnā glabāja? Vīnu? Vīnu, jā. Viņam bija kārtīgs skapis, vīnu, ka viņš klavies nespēlēja tā. Tā jūs spēlējat? Tu vēl spēlēji klavies? Jā, vakar tieši paspēlēju mājās, bet mums mājās tagad ir tādas elektroniskās klavieres. Viņas gan nav kā sintezators, viņas tā kā labākas, tuvākas it kā īstajām klavierēm. Viņas klab, un puikas arī mūsu ir bišķiņi stiprāk paspēlējuši viņas, un tad sprūst daži taustiņi, un līdz ar to tā spēlēšana nav tāds patīkamākais notikums. Bet nu šādi tad paspēlēju. Gribētos jau kaut kad īstas droši vien. Nu jā, jo dēliem vārds ir Ferencs. Vecākais ir Ferencs. Un Viljams. Jā. Nekāda spiediena bērniņi. Ko lūdzu? Saku, nekāda spiediena bērniņiem tāda, nu. Jā, bet vienkārši ir, jo tad, kad pieminēju Krasbertē, tas mans svarmais tās, kā es sāku iemācīties caur bijušo studentu aktieru bērnu vārdus.
un ir savs algoritms, tāpēc, ka tur ir komponists un Šekspīrs, ja tā var atcerēties. Un pie Grasbergiem trījiem es esmu iemācījies ar 4. piegāju. Jūs ziniet, to man slaveno stāstu, jo viņiem ir Kristians, otrais ir ar 2 vārdiem Rīgas iekarotāji, Stefans Kārs, un 3. arī ir Šekspīrs. Viljams, jā. Jā. Lūk, un tā atcerās, un tā ir tāda pētījuma, un šeit ar atceros, jā. Tā kā tas ir ļoti skaists pagājušā gadā, vēl pavisam mazīgi viņam satika televīzijā, tāda maz ekspres bildu uztaisīt. Bet tur jums varbūt varat tagad tā ekspromptā vienu šūpuļu dziesmu nodziedāt? Varam, jā. Es pēc tavu pavadījumu nekādi. Varam. Es nezinu. Es arī dziedāts. Kas tad dzied šūpuļu dziesmu? Es dziedu pārsvarā bērniem šūpuļdziesmas, bet tas nav šī īstenībā. Es tikko to sapratu. Es dziedu. Jā. Ferencam, kad mēs dziedājām visus, man liekas, kāds un šo arī ļoti daudz. Šo konkrēto. Viljamam mazāk. Jā. Viljamam arī īsti nevajag, viņš kaut kā tā. Viņš vēl ļoti, mums jaunākais puika ļoti tāds patstāvīgs ir. Salīdzinoši ar vecāku, kāds viņš bija tajā vecumā. Viņš tas beigais boss. Viņš ļoti ātri sāk staigāt, apdarīt brāli, kā turpat, kur brālis. Sagādājas mums galvas sāpes arī ar traumām savām. Viņš krīt daudz. Nu, tāds riktīgs džekiņš. Jā, viņam nav baiļu sajūta. Jā, viņš redz to vecāko brāli un iet vienkārši viņam līdz kārtu turpat. Bet viņam ir tikai kāds un 8 mēneši jādatā. Jā, bet sajūt, ka viņš jau ir vecāks. Un saprot, viņš arī visu nerunā, bet saprot visu, un tad viņam saka, teiksim, Viljams, vai tu gribi tagad ēst? Un tad viņš tā padomā, un tā. Vai arī mēs viņam sakam, nu tagad iesim gulēt. Un viņš pats pieņem lēmumus, un viņš saprot, ko viņam prasa, viņam ir tas laiks, domāšanas laiks arī. Dažreiz viņš saka tā kā, Un viņš tiešām to domā, kas ir forši, viņš tālāk komunicē. Un komunicē.
es teicu, vai jūs varat iepriekš nebrīdināju. Tas ir tā, kā aktieri vai varam. Jā, viena vismaz ir viena. Viena kabatā ir. Vismaz ir, jā. Kādreiz mēs atvērt, katram savu divas tautas iesmas ir. Jums ir? Nu, nē, tā. Nu, šūpuļdziesmas, tas jau, man liekas, ka šī var ir no... Nē, šī ir. Tautas dziesmas, jā. Tas ir vienkārši traki. Un tā kā tu tomēr režijā mums nav fragments, bet tev pagājušajā gadā tu biji pat nominēts Spēlēm naktī. Jā, šogad bija arī pirmo reizi, man bija Kilogramu kultūras nominācija Ziemas balsojumā izvirzīja par Liepājas izrādi. Jā, mums ir tikai tagad parādījuši tikai kultūra ziņu sižets no šīs izrādes. Jaunās? Nē. Dziesmu svētkiem? Dziesmu svētkiem. Un tad viņš parunās, kāda nonāca pie tādas izrādes un tādas režijas. Liepājas Lielā Dzintara eksperimentālajā zālē dīvainu apstākļu spiesti ir iesprostoti 9 cilvēki. Viņi nekavējoties var tikt ārā, ja vienosies būt vai nebūt dziesmu svētkiem. Tā ir Rūtas Bugovičūtes Pēces Luga, kura šajā nelielajā spēles laukumā kopā ar Liepājas teātra aktieriem ir iedzīvinājis režisors Matīs Budovskis. Dziesmu svētki ir kā tēma, kā mūsu svētā lieta, tiešām lūkšana tautas. Un ja mēs par šādu lietu pat nespējam vienoties, tik mazā telpā, bija interesanti to apskatīt. Redzēt viedokļu sadursmes arī par kaut ko tik svētu. Un tā ir taisnība. Vienoties nevar. Bet ne tādēļ, ka dziesmu svētki. Tādēļ, ka šie cilvēki izrādās ar dažādām dzīves pieredzēm, ar atšķirīgiem uzskatiem un atšķirīgu spēju komunicēt. Izrādās, ka tas bija katram no mums vajadzīgs, tāda katra mūsu terapija izrunāt sevi. Un pat iespējams ne par tēmu, kas sākumā bija uzdota. Mēs aizgājām katrs uz savām kaut kādām sāpēm, traumām, pārdzīvojumiem un pateicām daudz vairāk nekā gribējām. Šie cilvēki atklāja sevi un nostāda citus dramatiskās un komiskās situācijās, un vēl viņi dzied. Ne īpaši respektējot notis, bet tā ir vienīgā reize, kad visi latvieši ir vienoti. Šī ir Matīsa Budovska debija režijā. Ikdienā būdams spēlējošs aktieris, viņš atklāja, ka licis uzsvaru tieši uz liepājnieku aktieru meistarību, kas arī ir bijusi iestudējuma uzbūves pamatā. Šeit nav baigi daudz triku, tādu režijisku. Skaidrs, ka viņi kaut kādi ir radušies, un par ko es pats tā bišķiņ nobrīnos, bet jā, šis ir absolūts aktieru darbs. Uz to arī es liku uzsvaru. Izrādes gaitā joprojām paliek neatbildēti 2 jautājumi. Pirmkārt, tad būt vai nebūt dziesmu svētkiem, jo daļai varoņu pietiek argumentu, kādēļ varētu bez tiem iztikt. Ja kādam uzdod jautājumu, vai vajag dziesmu svētkus, tad pirmā reakcija ir, protams, ka vajag. Kāpēc lai nevajadzētu, bet ja tev liek priekšā argumentus kā, jā, bet mums tik daudz kam citam vajag naudiņu un tā, un varbūt valsts aizsardzībai, bet arī šis izskan izrādē, ko tad mēs te sargāsim, ja mūsu pašu kultūras te nav. Kas mūs atšķir no citām tautām, ja ne mūsu kultūra. Un otrs nemazāk svarīgs jautājums, kurš tad šos cilvēkus ir iemānījis noslēpumainajā telpā, un vai viņi vispār tiks no tās ārā? Visas tagadējās paaudzes, cienījamākā aktrise 75-gadīgā Anna Alluša, bet paši jaunākā nav neviens no... Nē, jaunā kursā tur nebija neviens. Jā, es tagad domāju, viņi bija jau beiguši. Jā, viņi bija. Bet kāda ir tā iecer pašam radās? Par konkrētu nosaukums bija rases ideja, jo viņi bija piedāvājis Herbertam Laukšteinam, ka varētu kaut ko taisīt par dziesmu svētkiem. Herberts piekrita. Un tad Rasa teica, ka viņa labprāt mani uzaicinātu, ka es varētu taisīt, jo tā kā es biju Elmāram Seņkovam asistējis, darījis to arī individuāli, kamēr Elmārs bija prom, tad es strādāju viens pats ar aktieriem, un viņi man tā uzticējās, ka es varētu arī viens pats arī kā režisors taisīt izrādi.
ne tikai kā asistents darboties. Un tad man uzaicināja taisīt šo dziesmu svētkus, un es atceros, pirmā saruna ar Rasu mums bija tāda, ka mēs sazvanījāmies, un es viņai teicu, un kāda tev ir tā ideja? Un Rasa saka, kāda tev ir tā ideja? un mēs attapāmies ar to, ka mums ir nosaukums, ir ieplānota izrāda dziesmu svētki, bet es sapratu, ka idejas nav. Un tad mēs sākām kopīgi pie tās idejas strādāt, un skaidrs, ka bija nedaudz biedējoši, tad debijas izrāda un uzreiz veidot to nosaukumu dziesmu svētku, un ir dziesmu svētku 150. gadu jubileja bija tieši arī tajā gadā, un tā atbildība pēkšņi liekas tā kā tik liela, un es sapratu, nav jau laikam jāķers pie kaut kādas jēgas un būtības vispār, par ko tas varētu būt, un tad es sapratu, ka dziesmu svētki ir caur izrādi principā var runāt par to, kas mēs vispār esam. Ja dziesmu svētki tāda kulminācija reiz 5 gados, vienotības, tāda kulminācija, tāda katarsi kaut kādā ziņā, kur mēs visi spējam vienoties un būt priecīgi un laimīgi, un pēc tam šie dziesmu svētki beidzas, un kur tas viss pēkšņi paliek atkal uz 5 gadiem. Un tad mēs atkal sākam strīdēties un nezinām, kā pārdot biļetes. Nezinām, kā pārdot biļetes, jā, katrs 5 gadus, un atkal viss šīs problēmas nāk atpakaļ, un ir kaut kāda realitāte, kurā mēs nemākam sarunāties. Un tas man likās kā tāda būtiska lieta, par kuru tad varētu ar šo izrādi runāt. Un tad mēs ar Asu sākām tapināt to darbu. Tāds galvenais motīvs tomēr tā tēma nāca no tevis. Jā, un īstenībā arī scenogrāfija tapa pirms lūgetapu. Jums vajadzēja jau nodot maketu, kas arī diezgan interesants gadījums. Man vienkārši bija tas pirmais variants, kādus izdomāja, kādu varētu taisīt to lūgu, tad Rasa teica, ka viņa nevar uzrakstīt, tā kā viņa saka, es nesaprotu, ko tu gribi. Ļauj man pašai rakstīt, es saku, labi, raksti pati, tad viņa nebija neko uzrakstījusi atkal, un viņa saka, labi, rakstam tā kā tu gribēji. un tad beigās no tās telpas, jo es jau scenogrāfijā teicu, mana vienīgā ideja, kas man bija par to escape room, kas ir tāda izbēgšanas istaba. Un viņi to arī uztaisīja, un tad jau vairs nebija atpakaļ ceļu, tad to arī vajadzēja lūgt kaut kādā ziņā rakstīt. Tas vēl dabūja balvu? Jā, viņa dabūja balvu, jā. Tad tā autorība, jā? Tad jā. Jā. Bet jūs tā draugi paliekat, jā? Mēs paliekam tagad Rasa arī manā maģistra darba vadītāja līdz ar to. Viņi tagad. Jo es studēju rakstniecību maģistra programmā. Arī Liepā, jā. Jā, un viņa man ir maģistra darba vadītājs, ka mums jābūt draugiem. Mēs esam ļoti labi draugi. Tad tev būs šogad pabeigšana? Es ļoti ceru. Jāuzrakst jau tas darbs. Agnes, tā būs? Jā. Es domāju noteikti. Viņš raksta, vai tā kā Rasa, mums laika nav uzrakst? Es vēl atlieku. Rasa man darba vadītāja man jau. Bet zinot, kā Matīs prot rakstīt, tas ir tā kā tāda organiski. Tad es domāju, ka tur nebūs problēma. Tas vienkārši, viņš saņemsies un notiks. Būs labi. Tēma man ir, viņi droši vien kaut kā jāprecizē, bet par režisoru jaunajiem stāstiem teātrī, ar to domājot to, ka režisori ir tendence, ka režisors apiet dramaturgu un sāk pats kaut ko rakstīt un taisīt. Līdz ar to no rakstniecības skatu punktu apskatīt šo fenomenu, lai honorārs lielāks un procenti vairāk. Cits scenogrāfs pats, cits mūzikas savērguzētais, ja honorārs lielāks. Bet dramaturgiem vispār, tā Latvijas dramaturgi mums ir tik viņi ir maz, un līdz ar to viņi ir tik super aizņemti. Un runājot arī par Rasu, kur it kā neuzraksta man, viņi raksta kādam citam tajā brīdī visticamāk, tāpēc, ja viņi neuzraksta nav pabeigusi. Viņiem ir baigā pārslodze. Mums ir īstenībā ļoti maz profesionālu dramaturgu, un tas ir baigi interesanti. Jo skolu jau beidz visu laiku diezgan daudz cilvēku. Bet tā nav lietas, kad Rasa mācījās, un tajā laikā es viņiem lasīju teātra vēsturi, un es vienā brīdī teicu, Rasa, varbūt jūs kursam tādu neuztraucieties, varbūt latviešu tauta nav dramaturgu. Jo tā varbūt ne visas tautas. Mēs veseli Eiropas tautas zinām, ka mēs nevienu dramaturgu nezinām. Pareizi. Bet tomēr ir kāda cerība. Rasa vai Valods vai Gritsmans, Kļava Justīna, ir maķenīti tāds, kas raksta vai patīk vai nepatīk. Kādreiz ir tomēr strādāt. Jā, bet mums ir vienkārši ir maz un ļoti noslogoti. Labi, ka tu arī to dari, tad ir ļoti tādu. Man jau tas interesē tādos sautīgos nolūkos, lai pats var taisīt un rakstīt. Bet Klaus Mēlis arī, godīgi sakot, Klaus Mēlis, kurš patiesībā ir aktieris, beidzis, viņš arī režisors ir beidzis maģistra programmā, bet viņam arī ir ļoti liels ķēriens uz tekstu, jau studiju laikā bija, viņš ir gan Agnes kursbiedrs, bet man labs draugs, un viņus arī ļoti novērtēja kā dramaturgu. Tāpat jau arī Artūrs Dīcis.
Un vispār tā dramaturģija tā ir tāda interesanta lieta, ka vislabāk jau raksta teātrim cilvēki, kas ļoti labi pārzina teātri. Un tad aktieri, teiksim, Dīču gadījumā, kurš izvēlas pēkšņi rakstīt, un viņam arī tas padodas, viņš spēja rakstīt daudz un arī skatuvē tieši piemērots tekstus. Nu, tas ir ļoti forši, ka to dara cilvēks, kurš tik ļoti bijis saistīts ar teātru. Viņš zina, kā tas mehānisms darbojas. Un līdz ar to tie dramaturgi, kas pabeidz un nav praktizējuši tieši teātrī, izgājuši cauri visai virtuvē un nezinu tur, lai aktieris nomainītu kostīmu no vienas ainas otrā, ir vajadzīga kaut kāda pauze, ka to nevar izdarīt šitā. Par to vienkārši tā dažreiz neiedomājas, ja tu nezini to praktisko pusi. Un tad skaidrs, ka grūtāk rakstīt. Šekspīra laikmets atgriezies. Jā, spēlē un pierakst. Spēlē un dialogu. Kā tas ir? Jo tikai reālais, lai nav literatūra. Dramaturģija, kā Aspazīt teica, viņa uzraksta lugu, un tad viņai prasīja 30 gadu, 23 dāļas iestudēja, vai viņi ejot uz mēģinājumiem kā dramaturgi skatīties. Vai kaut kā. Nē, viņi saka, viņi tikai uz pirmizrādi, bet kā varbūt. Viņi saka, mans darbs ir mana māksla, un teātrī ir cita māksla. Un viņa tajā neiejaucās. Teātris ar to dramaturģiju, viņas dramaturģiju atpazīja numur 1, kura pilnīgi precīzi zināja, ka dariet, kā vēlaties, lai tikai strādā. Tā ir. Tā kā viss ir atgrieznis pie tā paša atgriežās. Mēs tā vienmēr esam klasiķi, un jaunie cilvēki negrib neko nemainīt, nevienu vārdiņu, bet vajag mainīt. Jo vajag, lai guļ teksts pareizāk, bet katrā. Es esmu tiem, kurš aizstāv vienmēr dramaturgu tomēr. Dramaturgu? Jā. Pilnīgi tā kā rakstīts. Varbūt negluži tā, ka uznāk no kreisās un pazūd labajā pusē, bet man vienmēr liekas, ka, ja cilvēks ir rakstījis tekstu, viņš ir domājis par to, ko viņš uzraksta, un tam ir bijis kaut kāds arguments. Es ļoti greizsirdīgi sargāju vismaz savu lomu tekstus. Man vienmēr ir daudz jautājumu, kāpēc kāds kaut ko izsvītro vai... Bet tomēr jau svītrošanas darbs notiek. Notiek, jā, bet ja man ir iespēja kaut ko ietekmēt, tad es cenšos. Visu atstāt? Nē, varbūt ne visu atstāt, bet vismaz padiskutēt par to, kuru vārdu vai kuru teikumu es esmu mieru. Un citreiz es esmu sākusi darīt to kaitinošo daļu. Dažos darbos ir bijis, ka es pati ķeros pie tulkošanas, ka man liekas, ka procesā top skaidrs, ka kaut kas ir pazaudēts. Tad nav iztulkots precīzi. Tā jau arī ir bieži vien lieta, jā, tādā ziņā, ka bieži vien nākas kaut ko svītrot, jo, ja ir tulkojums, tad gan nevar līdz galam uzticēties. Un domājam jau mēs arī visu laiku visi, bet kļūdas jau arī pieļaujās, un tas tikai cilvēcīgi. Un es atceros, kad mēs Šekspīru, kad es asistēju Elmāram Liepājā, tad kaut kādā ainā kaut ko nevar atrisināt un nevar saprast, kāpēc. Un tad tu paņem oriģinālo tekstu, un pēkšņi it kā vārds ir tas pats, bet nozīme kaut kāda cita, to vārdu var tulkot arī savādāk. Un pēkšņi tu saproti, par ko tas ir. Un ļoti interesanti ar tieši tādiem tulkotajiem materiāliem, ka ir vērts arī pasakot līdzi arī oriģinālam. Jā, plus arī tulkojumam jau arī ir noilgums. Jā, vien ir iespējams. Un Šekspīra tekstiem, kā jūs mēs jau tiem pirmajiem tekstiem, kā arī pareizi, nemaz klāt. Pašiem pirmajiem jāzinām. Tos pirmos tekstus. Bet tās versijas ir ļoti aprobētās versijas. Bet tomēr tu zini, jā. Bet tulkojot to aprobētu. Tās visiem ir vienāds. Jā, bet par tām ir tomēr Hamletie tulkoji mums latviešiem atšķirās. Jā. Tāpēc jau arī ir Džuliet un viss jau Makbetu. Nē, Makbetu tagad vēl šīs tulkojumi paņēma ir 3 un 4. Jā, tā kā tas viss ir. Ļoti labi. Kāda ir Agnēs tagad tuvākā doma? Mēs kopā šobrīd esam. Pirmo reizi. Jā. Tajā. Nacionālajā kanālā. Jā. 6. Pie Matīs Kašs. Bet mēs nesatiekamies skatos īsti. Jā, mums ir viena kopīga aina. Nē. Mēs pat braucam uz mēģinājumiem citos laikos. Lai gan ir aina, kurā Agnes runāja kā ar to manu tēlu pa telefonu, bet es tur neesmu. Tāda aina mums ir. Tā ir mūsu tuvākā satikšanās. 6. man ir paredzēts apmeklēt šo te pirmizrādi. Tā kā mēs esam mēs varam ļoti daudz ko runāt, kā izrādās. Mums ir daudz interesanti. Noslēgsim šo sarunu, ja mēs tādā pusotrā stundā vienmēr, noslēgsim ar Agnes iznācienu kabarejā. Sally Bowles! Ladies and gentlemen, Sally Bowles!
bet pazīstama ar saldo kumosiņu no Maifēras Sally Bowles! Jums būtu jāsaprot, ko vēlos es, mans kungs. Šis tīģeris nav jērs uz palātes, mans kungs. No etiķa viens pīvas makanes, mans kungs. Dzīve mūs metā kungs, tāpēc es daru tā, kā man tīk. Paliec sveiks. She's very cute, very cute. Bye, bye, mans mīļais kungs, atā mans mīļais kungs, bija mīlas brīdis jauks, bet no vis cauri. Es protu labā būt, kad sirdī vāžas sūd, es savu ceļu acis smiedz mans kungs, ko brīnies tu mans kungs. Man patīk apkārt skriet, kur dzīve straujā. Par velti pieri rauts, un drīzāk tiec aizauts, ka šaubu noc mans svešķa mans kungs. Ir Eiropa mazliet par lielu mans kungs. Kā mana sirds tā ilgās izplešas, ak, kungs, un pāri netiktu es tai nekad, mans kungs. Dzīve mūs metā kungs, augšup sviež, lejā grūž, veči nāk. Veči iet. Bye, bye, mans mīļais kungs, atā mans mīļais kungs, bija mīlas brīdis jauks, bet no vis cauri. Es protu labā būt, kad sirdī vāžas sūd, es savu ceļu tālāk, mans kungs. Ko acis smiedz mans kungs, ko brīnies tu mans kungs. Man patīk apkārt skriet, kur dzīve straujā. Par velti pieri rauts, un drīzāk liec aizauts, ka šaubu noc mans svešā mans kungs. Bye bye, mein lieber Herr, auf Wiedersehen, mein Herr, es war sehr gut, mein Herr, und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr, ach, lebe wohl, mein Herr, du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. Bye bye, mein lieber Herr, auf Wiedersehen, mein Herr, es war sehr gut, mein Herr, und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr, ach, lebe wohl, mein Herr, du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. Bye bye, mans mīļais kungs, atā mans mīļais kungs, bija mīlas brīdis jauks, bet no vis cauri. Es protu labā būt, kad sirdī vāržas sūd, es savu ceļu tālāk, ej tālāk, bet mani es var sehr gut, du kennst mich wohl, ach, lebe wohl, bye bye, mein Herr, auf Wiedersehen, atā mans kungs. Sally Bowles! Ļoti labi, jā, ļoti labi. Ieraksts ir pavasara ziedi, paldies. Jā, paldies. Un grāmatiņas, viena ir par to neesmu skatījis, bet tā ir Davidēnices liecinieks, tātad sarunas ar Imantu Landsmanu. Jā, un jauniešiem, lai krāso. Ļoti labi, paldies. Paldies.
Paldies. Paldies liels, jā. Un tiksimies teātrī šeit. Vispār pie šīm spējām abām kopējām mums ir jāizstājas pēc tam, ja nākamā mēnesī šeit būs Uldis un Laura Silīņa. Jā, jūs kolēģi, pēc mēneša 27. teātra dienā. Tad jāiztaisīt mums kopējis šeit, koncerts kādreiz. Atkal kādu, jā? Bet es vēlos vēl kaut ko vienu lietu pateikt. Aizbrauciet uz Liepājas teātri, noskatieties, Matīs izrādīja Rītausma vakaros. Ļoti labi izrādīja. Kādu? Rītausma vakaros. Tā ir tikko jau. Cik kad jūs viņu... Novembrī? Novembrī. Jā. Aizbrauciet. Paldies. Paldies.